dienām šodien prezidentu. Ļoti gaidījām jūs, laipni lūdzam uz mūsu pilsētu. Paldies, ka atbalstāt mūsu pilsētu, ļoti svarīgi. Jūs uzņemat Daugavpils universitātē. Mēs esam viena no lielākajām reģionālajām augstskolām un vienlaicīgi, jāsaka godīgi arī, Ты можешь присесть. Я присяду. Спасибо. А там миллион полетел. Šis ir Gulta Liberta inovatīvas mikroskopijas centrs. Šīs ir divas mūsu galvenās telpas, kurā mūsu svarīgākā aparatūra, mūsu doktoranti pētnieki darbojās. Mēs esam centrs, kas galvenokārt gan izstrādātas pašas savu iekārtas, ar ko mēs rakstam un pavairojam, tad un varam piedāvāt tirgumu gan rezultātu hologrammas, gan iekārtas, ar ko ražo šis. Ja? Daugavpilī un ne tik Daugavpilī, arī citās Latgales pilsētās un apdzīvotās vietās. Tomēr ir vairāk kā 150 gadu tāda industriālā pieredze, kas ne visur ir tomēr. It sevišķi bijušās Vācijas, Austrumāzijas attīstība rāda, ka pamatlietas, kur var iet uz priekšu ar jauniem sasniegumiem, tehniskajiem un zinātniskajiem, ir veiksmīgi bijuši tikai tur, kur ir konkrēta bāze. Vēsturiski Daugavpils ir gadsimtiem, jau drīz būs 2 gadsimti, kā bijusi tomēr rūpniecības pilsēta. Laikiem mainoties, ir mainījušies arī šī situācija, ir bijuši cēlumi un kritumi. Man šķiet, ka tagad Daugavpils ir atkal tā vieta, kā jūs priekšsēdētāji nosauc, ka Daugavpils ir vārti uz austrumiem. Eiropas Savienības robežu valstis un it sevišķi pilsētas ir ļoti attīstītas. Man nav nekādu šaubu, ka mēs esam pietuvojušies tam momentam, kad arī Daugavpilī un visai Latgalei ir šī lielā iespēja kļūt par gan šiem vārtiem, bet arī par vienu no attīstītākajām vietām visā Eiropā un pasaulē. Tas ir pilnīgi iespējams un reāls, jo Tāpat kā Latgalē nav 2 vienādu koku, Latgalē nav 2 vienādu svečturu. Latgales svečturus ir kā pasaules pols, kura zaros liet uguns rūpni. Tie ir kā mazas mālas. agrāk braucot par Eiropu un vērtējot, kā viņi tur rīkojās un kāpēc tas notiek, man radās tāda skaidra sajūta, ka tāpat arī jāizskatās pie mums. Braucot uz Daugavpili, es tiešām nevarēju iedomāties, ka jūs to jau realizējat praktiski. Un šis ir tiešām, kā domas priekšsēdētāji teica, ceļš no Eiropas un Latvijas uz austrumiem, ja viņš ir jau dabā. Un ka tas ir pirmais, un tiešām man prieks, ka Eiropas naudu izmanto šādā veidā.
te man šķiet var visā Latvijā pamācīties, ka te tomēr radīts kaut kas tiek ne tik priekš šā laika, bet arī priekš nākotnes. Tad ir vērts to darīt, jo tas būs labums visiem. Kundze, lūdzam jūs atklāt Daugavpils autotransporta mezglu, pārgriežot simboliskā starta lentī. Kilometrus var pa aizsegu, pa galveno aizsargvalni pastaigāties apkārt cīpoliem. Ja? Kopējā platība sastāda vairāk nekā 150 hektāru, jūs laikam jau dzirdējat. Ja? Tā kā milzīgs objekts, arī iedzīvotāji mikrojona, cilvēki dzīvo apmēram 1300. Ja? Interesanta ļoti vēsture, jo cēla šeit